Nu, tas ir jaunais Volvo dzinējs, un, diemžēl, Volvo realitāte ir tāda, ka viņi ir pilnīgi atteikušies no 5-cilindru dzinējiem. Jaunākiem XC90, jaunākiem V90 vai 60 vairs nav tāda, vispār nepastāv iespēja par 5-cilindru dzinēju. Un šitais ir to jauno dzinēju tā kā pirmsākums, 4-cilindru dzinējs. Šitai mašīnai liels pluss ir tāds, ka viņa ir melna uz melna, liela, komfortabla, un nobraukums 180 000. Pēc novērojumiem viens no mazākajiem nobraukumiem starp saviem brāļiem, tā teikt, un komplektācija arī ir diezgan laba panorāmas lūka, protams, ādas salons, navigācija, atpakaļskata kamera, kruīza kontrole, un visas nepieciešamas ikdienas opcijas. Nu, bet pasaka, kas tad tiem cilvēkiem uztrauc tajā? Cilvēki, kas diemžēl uztrauc... Kāpēc viņiem liekas, tas 5 ir labāks par 4? Cilvēks, diemžēl, uztrauc tie servisa darbinieki, kas viņiem mēģina iestāstīt, ka tomēr nav tik labs tas dzinējs. Bet viņi jau neņem vērā visus plusus, ko dot šīs dzinējs apvienojumā ar jaunu 8 pakāpju kārbu. Viņš patērē mazāk par 2–3 litriem uzreiz uz 100 km. Un ja viņš paprasīs lielāku apkopi, nu, tev tāpat tā nauda būs iekonomēta uz tās degvielas turpmāk. Ja? Un tāpēc es uzskatu, ka labāk priekš sevis, priekš pilsētas un priekš Latvijas reālijām ņemt, tā teikt, priekšēju piedziņu. Nav jau nepieciešamības ikdienu pēc pilnas piedziņas. Tas ir tikai tiem, kas dzīvo kaut kur laukos un kur sniega izkrit pusmetrs pa dienu, ja? Bet tas jau runājot par Latgali, nu, protams. Bet ar priekšēju piedziņu var pilnībā iztikt, es uzskatu. Tad tie 4 cilindri tā kā... 4 cilindri iet roku rokā ar priekšēju piedziņu, ja? Ekonomija, izskats jau tas pats, kas pilnpiedziņa, bet ekonomija un vispārējais, es uzskatu, ka te ir vairāk plusu. Good. Ļoti jauki. Un kas par bagažnieku? Lietas, krāmē, lietas. Protams, cik daudz tu kartupeļus var sakrāmēt, ne? Un redzēt, vēl jauna mašīna, 180 000, vēl plēvīts pat nav noņēmis.